Es jau ko tad citu varējām. Žurnāli toreiz kaut kādi nebija, nenāca, bet grāmatas mums nāca regulāri. Izsūtīja grāmatu pa pastu, un vēlāk jau viņi piesūtīja paši tās bukletus, kur mēs varējām izvēlēties, ko varētu skatīties, un daudzas labas grāmatas sasūtīja to laiku. Tagad jau tā jau mēs tādas krievu grāmatas tur nesūtījām, bet to, kas nu vairāk tā kā uz latviešu, jo kopot rakstu ar dažādi un viss tā. Bet nu arī krievu laiku grāmatas, daži romāni un visi bija diezgan interesanti un tā. Tikai es vienmēr brīnījos man pati pie sevis. Tāpat, kad atnāca televīzijā skatos, es domāju, nezinu, stāsta gan vienu, bet kāpēc dzīvē viss tā nedara? Stāsta vienā reizē mani prātā, kur rāda milzu lielu Krievijas taigā izcirtumi malku. Un tur stāsta, ka tik daudz sagādāta, bet ka neviens viņu nekur nemet projām, kas tā, es domāju, nu reku jocīgi. Latvijā tak sen aizvest katru pagali projām, kāpēc tur viņi neved? Es domāju, nu jocīgi gan. Un tāpat tais grāmatās arī, ka es lasīju, daudz kād jau bija tā, ka jābrīnās, kāpēc tā, bet dzīvē tak ne tā nav. Bet pēc kā ir. Putinam vajag tikai plašķatku, lai var vairāk zemes sadabūt, bet ko tur sēt un audzēt, tas nav viņa prātā. Jā, bet jūs cik dziesmu svētkos piedalījāties kopumā savā dzīves laikā, kamēr korī dziedājāt? Pēc tam jau, kad atgriezāties, tev noteikti arī ar kori dziedājāt svētkos, vai ne? Jā, es dziedāju, 10 gadu te nodzīvoju. Bet dziesmu svētkos piedalījies? Dziesmu svētkos cik daudz? Diezgan daudz. Cik dziesmu svētkos jūs tā Nu, es tā atminaties? Man tagad nemaz nav prātā, līdz cikiem vecumam es tur nodziedoju. Bet uz Rīgu braucāt uz dziesmu svētkiem? Jā, uz Rīgu ar brauca, ka vajadzēja, bet sākās ar to, es aizgāju no tā kora projām, jo sākās tie mēģinājumi braukt pie citiem koriem prom. Un es nevarēju tai mašīnā, man reiba galva, es nevarēju braukt ar to mašīnu. Man vienmēr vajadzēja, ja man ļauj priekšā sēdēt, tad es varēju aizbraukt, kad skatījos taisnu ceļu. Bet es jau tur reti, kad varēju tikt, vienmēr jau citi tur sēdēju. Un es vairāk nebraucu līdzi. Un kā es nebraucu uz tiem mēģinājumiem, tad es vairs nevarēju tur arī dziedāt tai korī. No, jā. Es gāju projām. Bet kad tas bija, kurš gan, es te vairs to nemaz neatceros. To es nevaru vairs. Tagad man vairs nav prātā. Tie laiki man ir prātā, bet tas te pēdējais man tagad nav prātā. Ka es nodziedāju. Atdevu savu tautu tērpu un visu. Ne, nu, ar tiem 47. gada un pirms tam, pirms tiem 47. gada dziesmu svētkiem, jūs cik ilgi dziedājāt korī? Pirms tam jau nekāda kora man nebija. Vidusskolā jau tāda kora nebija. Tikai tad, kad aizgāju uz augstskolu, tad tur sāka dibināt to koru un tad es tur iestājos. Tas jau bija arī trešā kursa, tas kā 2 gadi. 49. tātad 46. Jūs 46. gadā iestājāties universitātē, ja es pareizi saprotu. Tas iznāk laikam jau. Nu jā, un tad jūs gatavojāties uzreiz arī aizgājāt uz kori un gatavojāties dziesmu svētkiem. Un tur jums sanāca, un pēc tiem dziesmu svētkiem jūs turpinājāt dziedāt korī līdz 49. gadam, vai nē? Nē, nu, tā, jā, līdz tam es dziedāju. Jā, līdz tam, nu, līdz izsūtīšanai, ka tas, kas nu tur bija tie dziesmu svētki. Pēc dziesmu svētkiem jau uzreiz nebija tik lieli tie koru mēģinājumi laikam. Jā. Es nemaz to vairs neatceros, kad tur īsti, kā tur bija pēc tiem dziesmu svētkiem, kad atkal tur atsākt. To es tā kā vairs nemaz nezinu. Man interesē tas jautājums, jums tās sadarbība vai darbošanās Dūmiņa vadībā bija no 46. līdz 49. viņš jums bija tas koris? Viņš jau bija, bet vai tas koris tur tik ilgi stāvēja, vai viņš
droši vien, ka pēc manas izsūtīšanas viņš atkal darbojās. Bet līdz 49. gadam bija kaut kāds pārtraukums pēc dziesmu svētkiem 47. gadā. Kaut kāds īsti drusciņi jau laikam bija. Kaut kāds pēc, kad vienu dziesmu svētku nodziedāt, tad uzreiz momentā jau nebija. Tad bija tā kā atpūta. Tad bija tā kā atpūta, jā, un tad jūs kaut kam atkal gatavojāties. Un... Nu, jā. Bet Dūmiņš jūsu kori vadīja līdz pat jūsu izsūtīšanai. Nu, noteikti viņš bija kori, un varbūt, ka viņš arī aiz manis vēl vadīja, kas to zina, kā bija. Droši vien. Nu jā. Skaidrs. Jā.